Jā, apgūstot nama pārvaldnieka profesiju, protams, kā jau jebkurā izglītībā, mums no sākuma ir pamatzināšanas, nepieciešams uzlabot tādas kā uzņēmējdarbībā, projektu vadībā. Tā ir mediācija, kas ir ļoti aktuāla kļuvusi mūsdienās. Protams, tie ir tiesību pamati, bet būtiskākais jau ir tad, kad mums ir šīs te obligātie šie mācību priekšmeti, kuros mēs apgūstam gan visas būvniecību, plānošanas visus aspektus, gan nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, gan šo tiesisko regulējumu, darījumi ar nekustamajiem īpašumiem. Tik aktuālā lieta kā energoefektivitāte. Noteikti, kas ir ļoti būtiski vispār pārvaldnieka darbībā, inženieru komunikāciju uzturēšana, inženieru komunikācijas, jo tas ir saistīts arī ar šo drošību un visbiežākiem īstenībā avārijas gadījumiem, un līdz ar to ir jautājums, kā tad ir ar apdrošināšanu. Arī apdrošināšanas jautājums, jūs apgūstat šīs te zināšanas, šīs te prasmes, mēs uzlabojam arī savu spēju veikt aprēķinus. Veikt šos komerc aprēķinus, atcerēsimies par ugunsdrošību, kas arī ir ļoti aktuāli, un arī šos jautājumus pārvaldnieki apgūst, topošie pārvaldnieki apgūst. Un, protams, ka ir vēl dažādi izvēles priekšmeti, kā piemēram nekustamā īpašuma vērtēšana vai atkal tā pēdējo laiku tendence coachings. Ja? Šīs te visas lietas mums nodara un neaizmirstam arī par psiholoģiju, jo bez psiholoģijas pamata zināšanām šajā jomā ir grūti strādāt, jo mums ir dažādi šie te klienti, īpašnieki dažādi, iedzīvotāji dažādi, un jāprot viņi izprast, jāprot ar katru no viņiem runāt pareizi, profesionāli.